Amen, amen, amen. Par mīlestību, viss ir par Dieva mīlestību, ne par mūsu, ne par darbiem, ne par atziņām, ne par ko citu, kā tikai par Dieva mīlestību, kas ir visu pamats visam. Jo evaņģēlijas, Dieva vienkāršā patiesība, ka visu varenais Dievs, kas bija pirms jebkā, kas bija radīts, kas ir Jēzus Kristus, kas ir Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Svētais Gars, kas ir trīsvienība, ka trīs individuāls identitātes, un tā pašā laikā visi trīs ir viens. Un viņi bija perfektā sadraudzībā, viņi radīja cilvēku attiecībā, mīlestībai. Un mīlestība var būt tikai no brīvas izvēles. Neviens nevar pateikt, tev dari to un šo, un tagad tu paklausi kā robots vai kā bargs, un tad nosāk to par mīlestību. Tā nav mīlestība. Mīlestība tad, kad tev ir izvēle, kad tev pasaka, tev ir izvēle A un B, un tu izvēlēs A, kas ir mīlestība, kas ir tas, kas ir iepriecināt tēvu, un atkal viņš mūs iepriecina. Un Dievs, amen, tas, kas mums radīja attiecībām un mūsu brīvai gribai, mēs izdarījām grēku, mēs nonācām, kur mēs nonācām, un mēs bijām atdalīti no Dieva, un mēs neviens nebijām šķīsts, neviens pats nebija labs, neviens pats bija šķīsts attiecībām ar Dievu. Un Dievs sūtīja savu dēlu, Jēzu Kristu, lai viņš par mūsu grēkiem nomirst. Pirmkārt, viņš mums parādīja debesu valstību, parādīja tēvu caur sevi, viņš bija atspulgs tēvam. Viņš teica, ko tēvs grib, viņš darīja, ko tēvs grib, viņš paklausīja katram viņa vārdam, katrai viņa vadībai. Viņš neko neteica no sevis. Viņš rādīja, kā tas ir. Viņš rādīja spēku, viņš rādīja mīlestību, žēlastību, taisnību, bet viņš nāca ne mūs tiesāt, bet atbrīvot. Un viņš nomira par mums, par mūsu grēkiem, uzsūcot visu. Un mums ir izvēle pieņemt viņa upuri vai nepieņemt. Tā ir mūsu izvēle. Katra individuāli. Bet viņš izdarīs visu. Un viņš augšām cēlās, kas nav mazsvarīgāk. Viņš augšām cēlās un ieņēma godu vietu. Viņš sēdās godības tronī, un viņš valda, viņa vārds ir pāri visam. Tāpēc, lietojot Dieva vārdu, var tāpēc vēlna paklaus un iziet ārā, tāpēc slimības paklaus un iziet ārā, tāpēc viss, kas saskan ar vārdu, pakļaujas tam, viss, ko tu lūdzu saskaņā ar vārdu, notiek, jo Dievs ir labs un viņš mums dāvina dāvans un viņš ir tas godības kungs. Bet tas viss ir labs un šķīsts un pilnīgs, bet pāri visam viņš mums deva ultimate, galējo to dāvanu, tā ir dvēseles pestīšana, ka mēs esam dzīvībā ierakstīti. Tie, kas pieņem Jēzu Kristu, kas tic uz kungu un kristās ūdenī un paklausa viņa bauslībai, paklausa viņa vārdam, izvēlās paklausīt viņam, kas grib paklausīt viņam un to arī dara. Tie tiek glābti, tie ir iecelti Dieva valstībā par Dieva bērniem. Amen, amen. Mūžīgai dzīvībai ar tēvu, perfektā vidē, kur nav grēka, kur nav nekādu uzbrukumu, nav nekādas melnsības, kur ir perfektas attiecības ar Dievu, skaidrs un tīrs un šķīsts, kur nevar ieiet nekas nešķīsts, jo Dieva klātbūtne nekas nešķīsts nevar pastāvēt. Tad Dievs mums rādīja attiecībām, nonāca pie mums, parādīja valstību, parādīja, kā jādzīvo, paņēma nost visu grēku, augšām cēlās un deva mums svēto garu. Tie, kas pieņem kungu, viņš deva mums svēto garu, skolotāju. Ja agrāk Jēzus, kad viņš bija uz zemes, viņš staigāja un viņš runāja vārdu un darīja tēva gribu, viņš bija tā kā viena identitāte, kas staigāja. Un attiecīgi, kad tika nodrošināts mums svētais gars, kad nāca svētais gars, tas pats gars, kas bija Jēzu Kristu ar to pašu gudrību, visas gudrības avots ar to pašu mīlestību, jo tas pats gars ir gan tēvs, gan dēls, un viņš ir mūsos, katrā mūsos. Un tāpēc, kad tu biji pasaulē, tu neredzēji neko, tu dzīvoji, gribās to darīšu, gribās šito darīšu, šito, tu biji pakļauts grēkam, tu biji pakļauts tām iekārēm, tas, kas tevi velk uz turien un to darīja. Vienīgais, kas varbūt tevi atturēja, varbūt likums, pasaules, tu tā kā par šito saņemtu atbildību, līdz ar to es nedarīšu. Bet tad ir pat sirdīs, pat grēciniekiem sirdīs ir rakstīta bauslība, jo tu nedari lietas, kuras, tu zini, ka nav labas. Kurienes tu to zini? Tāpēc, ka tas ir iekšā tevī ielikts jau. Tu to neapzinies, bet tevī tas ir ielikts. Tu apzinies, ka nogalināt ir slikti, ka darīt kaut kādas lietas ir slikti. Amen, amen, slāva tev, Dievs. Slāva tev, Dievs, par to žēlstību. Un pie Dieva nonāk tie, ko Dievs vēd pie Kristus.
Nevar neviens nonākt pie Dieva pēc savas gribas. Pieņemsim, es sēžot savā dīvānā, kad es biju bez Kristus, es nevarēju pēkšņi izdomāt, es būšu kristietis vai es sakošu kungam vai vēl kaut ko. Pirmkārt, es to negribēju un es to izsmēju, bet jo vairāk es to nevarētu, pat ja es gribētu, jo Dievs tēvs, viņš velk pie Jēzus Kristus. Un tad tikai to, ko Dievs velk pie Jēzus, tas arī var pieņemt Jēzu, bet visur ir mūsu izvēle. Dievs var rādīt un sēt sēklas un vilkt, bet tu vari visu laiku teikt, nē, pēc tam, vai man tas nav vajadzīgs, tā ir nasta. Bet, kad tu nonāc tajās attiecībās, tā nav nasta, tā ir atbrīvošana. Slāva tev, Dievs! Tas nav par cilvēku, tas nav vispār par mani. Jums nav jāklausās mani Artūrā Žukovā cilvēkā, jo nekas, kas ir manī, nav šķīsts, nekas no manis nav labs, bet tikai svētais gars, kas ir manī. Tikai viņš ir labs, tikai Jēzus Kristus. Un Dievs dod, un Dievs, kamēr bija pielūgsme, nāca vārdi, kad Dievs nav veikals, jo bieži vien pat tie, kuri atzīst Jēzu par savu kungu, viņi sākumā nāk pie Dieva kā uz veikalu kungs. Tad man šito domā to, Jēzus Kristus vārdā sakārtojās finanses, Jēzus Kristus vārdā aiziet tur kaut kas, Jēzus Kristus vārdā parādās sieva manā dzīvē vai vēl kaut kas. Un tā kā, kad tu pievelc Dieva labo gribu savām iekārām, savām vēlmēm, viņas var būt labas, viņas var būt nelabas, nav svarīgi šajā brīdī, bet tas, ka tu tā kā ņem, tā kā izmanto vārdu, tu saprati, ka vārds ir autoritāte. Okay? Un arī lietas notiek, ka tas, kas saskan ar Dieva vārdu un ir atbilst Dieva iedibinātam likumam, tas arī notiek tā. Tāpēc arī ir visādas miesīgas kalpošanas un visādas lietas, kuras notiek reāli. Ir spēks tur, tāpēc, ka tas ir Dieva vārds, Dieva žēlastība, un tas arī notiek. Jo, pieņemsim, ja es staigāju nepareizi izprotot vārdu, bet es pasaku dzīvību uz citu cilvēku, Dievs jau grib, lai tas cilvēks ir izglābs. Un pat, ja es esmu akls uz kaut ko, Dievs vienalga glābs to cilvēku, tā ir viņa žēlastība. Tad tas, ka viņš ir labs. Bet viņš vienmēr aicina, viņš vienmēr ir gatavs, gars vienmēr ir gatavs darīt lietas. Miesa negrib, miesa grib atpūsties, dzert un citas lietas darīt un baudīt pasaules nodrošinātās lietas. Tur, nezinu, katram ir savas lietas, nav obligāti, viņiem ir jābūt sliktām, bet visu laiku grib vienkārši atpūsties, grib baudīt lietas. Gars grib būt par svētību, gars ir tas, kas ved dzīvības atgriešanos. Jo katra viena dvēsele, kur atgriežas pie tēva, kādas ir līgsmība debesīs, jo tavs dēls, kurš bija pazudis, viņš nāk atpakaļ mājās, viņš pieņem tēva mīlestību, un tas ir tik šķīsti. Un nekas nav par kaut kādu. Dievs dod gudrību, Dievs dod gudrību tik daudz, man ir tik daudz Dieva gudrības ielikts. Bet es nevaru ar viņu pārstīties, es nevaru iet un teikt no savas iegribas, es nevaru iet tagad stāstīt vienkārši pēc kārtas visu, ko es esmu saņēmis no Dieva, jo pirmkārt tikai Dievs, tikai gars zina, kam un kā teikt, jo es tagad redzot lietas, es pat saprotu, kad es redzu kaut kādu lietu, kas neatbilst vārdam, bet Dievs, kā tu to gribi pateikt, jo ja tev ir dota Dieva gudrība, un tajā nav mīlestības, tas nav nekā vērts, tas šindošais varš, kas ir vārdā rakstīts, ka visur tā ir Dieva mīlestība. Un tā mīlestība ir gan vārdā, ka tu kādu pamāci, gan vārdā, ka tu pats dzīvo, ka tev ir kaut kas, jā, šitas ir tik labs, bet vai gars grib, lai tu to saki. Lai gars vada, lai gars, tāpēc, ka pirmkārt cilvēkiem ir nepilnīga atziņa, jo Dievs dod gudrību, Dievs pilnveido tevi, viņš tevi audzina, viņš tevi pirmkārt vispār dzemdināja sevī Kristu, jo tu biji pasaulē, tu biji svešinieks, tu biji cilvēks, kas staigā apkārt pa ielu, ja, un tu pat neskaties šeit iekšā logos, bet tad Dievs kaut ko tavā dzīvē sāka darīt, tu sāki to ieraudzīt, ka viņš dara tavā dzīvē, sāk skatīties logos, un tad tu tāds, labi, Dievs, es redzu, ka tu esi īsts, tu neesi vienkārši kaut kāds likums, tu neesi vienkārši, ka dari A, B, C, D un visu un bezpersonisks. Tu ieraudzīji, ka Dievs ir kaut kas, un ka viņam ir labs prāts uz tevi, viņam ir mīlestība uz tevi, un viņš ir varens darīt lietas, pārdabiskas lietas, jo visdrīzāk lielākā daļa no mums atgriežās, tāpēc, ka mēs ieraugam pārdabisko. Pārdabiskais un brīnumi nav, tas nav finišs, tas nav, uz ko mēs tiecamies, tas ir kaut kas, ar ko sākās parasti ticība. Parasti tu ieraugi kaut kas, ko tu domāji nav iespējams, tas notiek,
tu atver savu sirdi, labi, Dievs, ja tu esi, dari kaut ko manā dzīvē, paņem manu dzīvi un vienkārši lieto, tā kā parādi man sevi, atklāj man sevi, un tad soli pa solim viņš tevi saprotamā veidā, viņš tevi māca un rāda un ved uz attiecībām, un notiek brīnumainās lietas, un ja tavā dzīvē, un tu esi tā kā uzskati sevi par ticīgu un attiecībās ar Dievu, un tavā dzīvē nav augļu, garīgu augļu, un nemainās tava dzīve, pasties pusgadu atpakaļ, 3 mēnešu atpakaļ, un nekas nav mainījies, nu tur kaut kas nav kārtībā, jo pārdabiskajiem Dievam seko zīmes un brīnumi, ja viņš ir tavā dzīvē, būs lietas, bet tās lietas nav gala produkts, tas nav, kāpēc tu seko Dievam, tu seko Dievam attiecībām, un to viņš atklāja. Tu sākumā vari iet, tāpēc, ka tu gribi atbrīvošanu, tev ir depresija, tu meklē zāles šai slimībai, tu meklē atbrīvošanu, tu beigšu nonāc pie Dieva, un Dievs tev atbrīvo, un tu esi pateicīgs, un tad varbūt tu tāds, Dievs šito varbūt viņš arī šito var, un tad sakārtojas vēl kaut kāds dzīves sfēra, un amen, slava Dievam. Bet, ja tu paliec tajā, tu paliec par bērniņu, un tu neauc tajā, jo Dievs mūs no sākuma dzemdina kā bērniņus sevī, un tad viņš mūs arī audzina, lai mēs kļūstam atziņas pilni kā pieauguši vīri, un mēs sievas, ka mēs esam bērniņi, pusauģi un pieauguši Dieva atziņā, Dieva gudrībā, bet tā gudrība iet roku rokā ar paša Dieva mīlestību un attiecībām. Tu nevari saņemt no Dieva gudrību, bet nebūt dievbijīgs. Tu nevari tā kā Tad Dievs paliek par veikalu. Tā kā tu sāc ar to, ka Dievs ir veikals priekš tevis, un tu arī paliec tajā. Bet Dievs ir kas vairāk. Viņš ir tēvs, debesu tēvs, varenais Dievs, kas ir pāri visam, kurš ir radījis laiku, debesis, zemi, visu, dienu, nakti, ūdeni, zemi, tavu dvēseli, tavu miesu, dot tavu elpu katru dienu. Tas varenais Dievs, kuru jābijā, nevis jābaidās kā no kaut kā sveša, kas tevi tu rīksti sitīs, bet ar tēvu, kurš tevi mīlošo pamāca. Jo, amen, katrs mēs atnākam no dažādām vietām. Es nācu no nepilnīgas mācības, bet slava Dievam par to, ka viņš mani tā veda. Dievs arī daudz ko mācīja. Viņš mācīja to, ka es nevaru mētāties ar vārdu maldu mācību, jo visas mācības ir nepilnīgas, jo mūsu atziņa ir nepilnīga. Mēs turamies pie kaut kā, ko mēs esam sākumā atvēruši, Dievs man šito atklāja, un tagad mēs redzam kaut ko, kas ir nepilnīgāks. Un, jā, mēs nevaram to pieņemt un to praktizēt vai to runāt vai vēl kaut ko, bet tajā pašā laikā mēs nevaram nocietināt sirdi pret to, jo par tie brāļi un māsas, kas ir kaut kur citur, viņi vienalga paliek brāļi un māsas, ja tikai viņi tic uz Jēzu Kristu, jo mūsu vienojušais moments ir Jēzus Kristus, viņš ir mūsu glābējs un Dievs tēvs, uz ko mēs ticam, ka viņam ir labs prāts uz mums un svētais gars, kas ir mūsos, kas mums vada. Un vispārējais ir amen, atziņas un tā kā pilnveidošanās izpratnē par Dievu godību, par viņam patiesību, jo, ja pieņemsim, tu nāci no kaut kādas vides, kur bija, pieņemsim, baznīca, jā, tu pazini Dievu tādu, kādu tu viņu tur pazini, bet tu noticēji Dievam, tu pateici, labi, Kristu, es ticu tev, ka tu esi, paņem manu dzīvi. Un tas bija tas, kā tu ticēji. Amen, slava Dievam, jo tā ir Dieva žēlastība, tā ir visa Dieva žēlastība no sākuma līdz galam, tā ir vienmēr Dieva žēlastība, nekas nav no cilvēkiem. Un, ja pieņemsim, tu tā kā nonāc tur, un pēc tam tu ieraudzīji, ka Dievs tevi ieveda kaut kur ir vairāk, nu tā kā tu redzi, ka tur ir pilnvērtīgas attiecības, tu redzi, ka tur ir svētā gara spēks, ka tur atklājās kaut kas vairāk kā tikai atnāk vienreiz nedēļā tur kaut kādu sistemātisku darbību izdarīt. Slava Dievam, tā ir viņa žēlastība tavā dzīvē, ka viņš tevi tur ievedīja. Tu neesi pelnījis visu, ko mēs katrs individuāli esam pelnījuši, gan tie, kas ir ārā, gan tie, kas ir iekšā reāli, vienkārši ugunī degt bez attiecībām ar Dievu, nošķirti uz mūžu. Tas ir tas, ko mēs esam pelnījuši. Dieva žēlastība ir tā, kur nāk nepelnīti mums vienkārši pestī, atnāk ar dāvanu. Es jūs mīlu, jūs mani nepazīstat, jūs man spļaujat sejā, bet es jūs mīlu. Un es atdodu dzīvi par jums. Tas ir Jēzus Kristus, un viņš mums aicina līdzināties viņam, lai mēs staigājam tādā pašā mīlestībā. Brāļiem, māsām, kas ir kaut kur kaut ko neatzīst, pasaules cilvēkiem, visur vienādi savstarpēja mīlestība. Mīlestība, visu ieskauj mīlestību, un ko tā mīlestība nozīmē? Darbi, jo ticība bez darbiem ir nedzīva ticība. Ja pieņemsim, tu atnāc un tu saki, es ticu Kristum, bet tad tu pēc tam kādu aprunā, tavā dzīvē nav mīlestības darbu, tu liekuļo pret sevi, ne pret citiem, vienalga par citiem, par sevi, tu jau sev melo. Tu to var neapzināties tajā brīdī. Bet amen, Jākaba vēstuli, mēs pēc tam izlasīsim, tur būs tas, amen. Slāva tev, Dievs.
žēlstības kungs, kurš bija, ir un būs. Amen, amen. Arī atklāsmes grāmatā, lasot atklāsmes grāmatu, Dievs savu laiku tiesās pasauli, tiesās tos, kas atteicās no viņa žēlstības, jo viņš atnāca, viņš visu izklāja, viņš teica, re, kur ir patiesība, re, kur tev ir A un B izvēle, izvēlies A, izvēlies mīlestību, izvēlies manu mīlestību, izvēlies atdot savu dzīvi man, lai tu iet mazumā un es eju vairumā tevī. Lai tava miesīgā dzīve, Artūrs, ja, kas es esmu bijis, ko es atceros, ko vēl man velkās kaut kādas ieradumi vai kaut kādas domāšanas veidi, lai visi tie cietokšņi mazinās, lai viņi mirst Jēzus vārdā, lai tas ir izšķīst. Jo sākumā, kad es nācu, bija tā, ka es esmu un ir Dievs, un Dievs ir labs uz mani, un amen, un tā kā man tas atklājās, un es sāku ar to, bet ar laiku, jo tu vairāk pavadi ar Dievu laiku un patiesi, pašaizliedzīgi, tā kā tu nevis turies pie kaut kā, ko tu... Šito es zinu, šito es nelaidīšu vaļā, tā ir daļa no manis. Nav nekas, kas ir daļa no tevis. Viss, kas ir daļa no tevis, no tava, ko tu zini, tas ir visi nešķīst un slikts, un tā kā Pāvils raksta ir mēsli, viņš savu gudrību uzskatīja pēc tam par mēsliem. Viņš bija gudrs vīrs, viņš bija skolos, viņš bija tur vesels saraksts, kāpēc viņš varētu uzskatīt, ka viņš ir pārāks par citiem, bet viņš ieraudzīja Kristus mīlestību, viņš ieraudzīja Jēzus to atziņu, uz to pazemību, kad tu atlaidi visu, kas tu esi bijis, lai Kristus tevī varētu dzīvot. Un tas nav vienas dienas pārmaiņas. Tas nav tā, ka tu sadzirdēji, ok, labi, davai daram tā. Tas ir pirmais solis, jo, kad tu tā padomā, tu atver savu sirdi Dieva vadībā, un tad viņš tev sāka piedošana. Ok, kungs, kur es savā dzīvē kādam neesmu piedevis? Un aiziet, un tev uzreiz nāk vaļā kaut kādi cilvēki prātā, un tad Dievs, tu toši negribi, lai es viņiem piedod. Tas nav izdevīgi, ka viņiem piedod. Jā, viss, kas tevī ir, tev ir jāsit krustā ar nagliņu smuki visu laiku. Tā kā, lai tas, ko tu domā, ka nav izdevīgi, vai tas, ko tu domā, ka tas nav, tā kā forši, jā, sarežģīs man dzīvi, amen. Ja Dievs tev to uzrāda, dari tā, tāpēc, ka tas ir Dievs. Viņš labāk zina par tevi, kas tev ir vajadzīgs. Lai nepaliek nekas neapslēps, lai visi tie tumsības, tie darbi, visi tumsības domas un visi tie kaut kādas saknītes, viņas visi tiek izrautas ārā kā nezāles. Bet to dara gars, to dara svētais gars, to dara Dievs. Ne mēs gudrībā, ko Dievs dod, ne mēs gudrībā vēl jau vairāk, ko mēs paši izdomājam. Visi no Dieva gara. Ja mums jāzemojās Dievu priekšā, un tas nav publiski, jā, kā farizēji, ka mēs tagad es raudāšu publiski vai tur baigi kaut ko izpausmas. Nē, tas ir sirds stāvoklis. Privātumā tu to dari un tu dari to publiski, bet tas ir Dieva vadībā, Dieva, ja tu sāc to darīt tikai publiski, pārbaudi savu sirdi, vai tas nav izlikšanās. Ja tu dari to tikai privāti, skaties, vai tev nav svarīgs cilvēku viedoklis augstāk par Dievu viedokli par tevi. Jo mums jābūt brīviem. Dievs mums ir aicinājis. Dievs devis savu dēlu, lai mēs esam brīvi no pilnīgi visa, no visām iedomām, no visiem prāta cietokšņiem. Tu domā, ka par tevi slikti runā tur kaut kur, tāpēc, ka tu tur kaut kā pacel rokas. Kāda starpība, kā viņi runā? Pirmkārt, tas ir vēlns, kas tevi apsūd. Otrakārt, tas, kā tu dari, ja tas ir godina Dievu, tas ir labs un šķīsts. Un viņi varbūt tevi apsmies šobrīd, bet pēc tam viņiem būs tās ogles uz galvas, viņi nožēlos to. Bet tev nav tagad jāiet un jāizstāvās, tev nav tagad kaut kas jāpierāda. Tu kalpo Dievam, tu netiesā cita kalpu. Amen, kungs. Amen, Dievs. Amen. 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 Čau visiem! Nāca vakardien viena raksturvieta, par ko, un es ticu, ka tas saskaņā ar to, ko mēs šodien arī runājam, arī ko Artūrs pirms tam minēja. Un pirmais, ko es gribu pateikt, ka mēs neesam Dieva bērni vienkārši tāpat, ka mēs kaut kā gribam, vai tu neesi neidentificējams objekts kaut kāds. Dieva bērni mēs varam būt tikai caur jauno derību. Dieva bērni agrāk Izraels varēja būt caur veco derību, caur Mūzus likumu, un tagad mēs varam būt caur jauno derību Dieva bērni. Jo, lai neviens tevi nemaldina, ja kāds domā, es esmu Dieva bērns, es vienkārši pats tā domāju, jo katrs varbūt maziņš, kurš piedzimst arī tādi mazi Dieva bērniņi visi, ja? Bet Dieva bērni mēs varam būt tikai caur derību, caur Kristu. Un šajā sakarā es gribu nolasīt vienkārši raksturvietas, kas papildinās arī Artūra iesākto par evaņģēliju sākumā. Tas ir no Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas,
Un es fokusu uzlikšu uz 2 raksturvietām, uz 2 pantiem, bet tas viss iet saskaņā ar to visu. Tātad tā bija situācija, kur Jēzus jau kaut kādu mirkli kalpoja, un tajā laikā Nikodēms, tā saucamais viņu tāds augsts mācītājs, augsta ranga priesteris, viņš redzēja, kad spēks iet klāt visām lietām, ko Jēzus darīja, bet viņš varbūt nebija to farizēju starpā, kas tā kā viņu gribēja tikai nolikt tur un apsūdzēt, bet viņš bija tāds, kurš gribēja varbūt izzināt. Un viņš sarunāja tikšanos slepenu, tāpēc, kad pa dienu viņš mazliet baidījās no cilvēku viedokļa, kā tad tā, kad es iešu gar tirgu un mani apsmies vai sodīs, es taču esmu ar savējiem, bet es gribu iet pie tā, kurus savējie nepieņem tā kā. Nu, lūk, un viņš sarunāja tikšanos. Un sākās viss tā, bet tur bija kāds cilvēks no farizējiem vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs, un tajā laikā tie bija ļoti, ļoti cienījami. Farizējus skaitījās mācītājs, rabija ļoti cienījams cilvēks. Ja viņam, piemēram, ko no tevis vajadzētu, pieņemsim, tu kaut ko tirgu, viņš pienāk, viņš saka, man to vajag dot, tu viņam dot, tāpēc, ka tāds status to status atļauj. Tur arī saskan tā līdzība, kāpēc Jēzus teica, ka par ēzeli, jo tam kungam to vajag, un tad viņš dos. Nu, lūk, un tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam, Rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar to. Šī raksturvieta atklāja to, ka farizēji zināja, kad Jēzus Kristus darbojas Dieva spēkā, bet brīdī, kad viņi apsūdzēja arī par to, ka viņš dzen ārā velnu ar velna garu, tā bija apzināta apsaukšana pret svēto garu, ja, kas ir, jo viņi zināja, ka Dievs ir ar viņu. Un Jēzus atbildēja, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības, un tu vari būt farizējs, tu vari būt augsta ranga mācītājs, un tev pat ir tas krekliņš ar to balto lapiņu, un tu visticamāk esi iespējams 3 skolas vēl pabeidzis un tā tālāk. Bet šajā brīdī Jēzus Kristus šķietam pašam augstākajam, pēc rangiem, ja, viņš izgaismo kardinālas lietas. Un tas saskaņā ir ar to, ko mēs sākām šodien runāt. Viņš saka, zini, ja Jēzus saka Bībelē patiesi, tas arī nav vienkārši tāpat, tāpēc, ka latviešu valodā tulkotājs gribēja romantiskā kaut ko uzrakstīt. Viņiem sanāk tā, ka ja vārds kāds atkārtojās Dieva vārdā Bībelē, tas nozīmē, ka uz viņu tiek likts pastiprināts emocionāls tā kā pamats, ja? Kad Jēzus saka, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstību. Un tu vari staigāt 7 dienas nedēļā uz baznīcu vai pienes svecītes, mājās turēt bildītes un arī mašīnā turēt aizsardzību pret šoferiem un visādas citādas lietas, bet tas nav tas, par ko Jēzus tā kā runā. Viņš saka, svarīgākā lieta Nikodēm ir piedzimt no augšienes. Un viņš tālāk skaidro, un Nikodēms, par cik viņš ir tad miesīgs, viņš saka, Nikodēms saka viņam, pagaidi, tu man tagad, kā cilvēks var piedzimt vecbūdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Jēzus atbildēja, patiesi, es tev saku, Nikodēm, ja kāds neatzimst ūdenī un garā, netiktam Dieva valstībā. Un skaties, kas no miesas dzimis ir miesa, un kas no gara dzimis ir gars. Viņš šeit izskaidro fundamentāli svarīgākās lietas. Viss caur vārdā un vēstulēs mēs pēc tam atrodam raksturvietas, kur ir vienā teikts tur par sirdsticību, vienā par to, bet Dieva kārtība par vārdu ir tāda, ka mēs nevaram izraut no konteksta vienu raksturvietu vai tikai pozitīvās raksturvietas, bet ka mēs ar citiem rakstiem paskaidrojam citus rakstus, jo raksti skaidro rakstus. Un skaties, te ir tas moments, kas neatzimst, tātad vēlreiz Jēzu, un skaties vēl viena lieta. Es saprotu, ko kāds cits varētu teikt. Varbūt mums šeit ir 10 000 skolotāji Jēzu Kristū. Varbūt tev ir vesela playlist ar video kaut kādiem. Varbūt tev ir savas 5 skolas vai vēl. Bet šo saka Jēzus, jo viņš saka to. Tātad Jēzus atbildēja. Patiesi, es tev saku, ja kāds neatzimst ūdenī un garā, netiktam Dieva valstībā. Kas dzimis no miesas,
kas no miesas dzimis ir miesa un kas no gara dzimis ir gars. Un skaties, viņš pamato vienu lietu, un pēc tam viņš arī paskaidros, mēs ātri izlasīsim, kad tas, kas ir miesa, jebšu tas, kas nav no gara dzimis, viņš nevar iemantot Dievu valstību. Viņš to vienkārši nevar izdarīt fiziski. Tāpēc, ka debesu valstībā nevar iekļūt kaut kas nav Dieva gars, tā kā, ja, kaut kas ir nešķīsts. Un tad, kad tu atzimsti no ūdens un no gara, sanāk tā, ka tava identitāte ir gars, jo to pasaka Dieva vārds. Ir miesa, un kas no gara dzimis ir gars. Tad, kad tu atzimsti no gara, un kad tu piedzimsti no augšienes, tu caur jauno derību, caur Kristu kļūsti par Dievu bērnu. Un skaties, un tad ir tā, ka tu kā gars, kura identitāte ir gars, kā Romiešiem 12.2 rakstīts, atjauno savu prātu pēc Dieva vārda, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, kas priekš viņa ir patīkams un pilnīgs. Tad tu pēc Dieva vārda, kas ir Kristus, atjauno savu prātu, lai tu kā gars, kas tu esi pēc identitātes, saprastu, kas tu esi un kas priekš Dieva ir tīkams. Un tas ir visa mūža garumā. Tev ir jādzinās izprast, kas priekš Dieva ir tīkams. Un ar svēto garu un ar vārdu, jo vārds ir gars un viss kopā, tā ir miedarbība. Un kāpēc jāpiedzimst arī no ūdens? Tāpēc, ka ūdenī nomirst tava vecā daba. Ūdens kristībās nomirst tava vecā daba, un velns ļoti negrib, lai tas tā notiek. Viņš liek šķērces, viņš to saka, da varbūt vēlāk. Varbūt pietika, ka tev tur 3 gadu vecumā pašrakstīja kaut kur. Tāpēc, ka tev ir jānomirst vecai dzīvē. Ko nozīmē nomirt ūdenī? Tas nav rituāls, kur es izlasīju, ka tā vajag. Nu, tāpēc tā vajag. Jēzus Kristus, kā arī Arturs pieminēja sākumā, tā ir Dieva mīlestība, ka viņš atdeva savu dēlu, viņš pie krusta paņēma tavu lāstu, tavu nešķīstību, tavu grēku, viņš paņēma pie krusta to sodu, kas pienācās man un tev. Un pretīm tiem, kas pieņem to, pretīm viņš dod savu taisnumu, savu svētumu, jo tu vari būt debesīs tad, ja tu esi miris. Dažkārt mūsdienās cilvēki grib būt gan debesīs, gan vēl šajā pasaulē. Bet kamēr Arturs vadīja pielūgs, man nāca tā kā domās redzējums, ka tu tā kā sevi, tā kā Dievs ar dzēžgumī tev dzēš ārā, bet tur atkal kaut kas tā kā ar pils palūd, bet visu laiku dzēš ārā, lai paliek Kristus tikai. Tu dzēs ārā visu laiku sevi, tu dzirdi, tev jādzēš sevi nost visu laiku ir. Kas dzimis ir no miesas, viņam patīk tās lietas, kas miesai patīk. Viņš grib darīt tādas lietas, kā miesai, viņš grib būt tā, kā miesai patīk darīt. Bet kas dzimis ir no gara, viņš meklē to, kas ir garam patīk. Viņam patīk to, kas tēvam ir patīkams. Jēzus saka, es neko nedaru no sevis, bet es daru to, ko es redzu, ko tēvs dara. Ja tu esi dzimis no gara, es tev varu pateikt vienu lietu. Te nebūs nevienam cilvēkam, kuram tevi būs jāpiespiež lasīt Dieva vārds, vai sākt dzīvot šķīstu svētu dzīvi. Es tev garantēju, tu pats to gribēsi. Ja tu esi savu ticību balstījis nevis uz sagrozītu evaņģēliju, nevis uz moderno Jēzu Kristu, bet uz īsto evaņģēliju vēsti par to, ka Kristus ir nomiris par mums, ka viņa asins ir izlaists mūsu grēku piedošanai, jo mēs ticam uz viņa augšām celšanos. Tu balsti šo ticību, tu savienojies, tu paklausi vārdam, tāpēc, kad Jēzus saka par to, kad, kas tic Dieva dēlam, tam pieder mūžīgā dzīvība. Cik labi, bet turpinājumā ir rakstīts, bet kas dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs. Tāpēc, kad ticība iet kopā ar paklausību, jo nevar būt pretēji, kad nepaklausība ir ticība. Nu tā var būt, tikai to sauc par nedzīvu ticību, par liekuļotu ticību, par melošanu, savā ziņā kaut kur par Dievu vārdu zaimošanu. Nu lūk, un es pabeigšu tālāk. Nebrīnies, Jēzus saka, ko tu brīnies, varbūt viņš izbrīnījās. Viņš saka, nebrīnies, ka es tev sacījis. Tev jāpiedzimst no augšienes, vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kurp viņš iet. Tāpat ir arī ikvienu, kas piedzimis no gara. Kas piedzimis no gara. Nav starpības. Jēzus saka, Dieva vārds saka, kas arī Jēzus, Dievs vairs nemājo rokām celtos namos. Viņam nevajag rokas, kas viņu apkalpo, it kā viņš pats kaut ko nevarētu. Mēs esam viņa nams.
Mēs esam šie akmeņi, bet viņš ir šis stiprais pamats arī, un uz kā Dievs būvē savu namu. Mēs varam sēdēt mašīnā vai McDonaldā, un tā būs baznīca, tas būs dzīvais Dieva nams, tas būs gars, tā būs patiesība, tā būs dzīvība. Viņš saka, bet Nikodēms turpina. Kā tas var notikt? Nu, kāpēc viņš turpina? Miesīgam cilvēkam? Nu, vajag miesīgu izskaidrojumu. Un tāpat man dažreiz arī, es atšķiru, kad domas ir miesīgas, tad domāju, nu jā, es jau meklēju izskaidrojumu. Un viņš, bet viss jau labi, viņš jau meklēja labu izskaidrojumu. Jēzus atbildēja un sacīja, bet tu esi Izraēla mācītājs, un tu to nezini? Tu māci mazos Izraēla bērniņus, tu to nezini? Tev tā kā to vajadzētu zināt. Patiesi, patiesi, es tev saku. Un atkal viņš saka patiesi, patiesi. Un tāpēc, ka viņš grib, lai patiesi, patiesi. Un tā kā, tas nav vienkārši tā, ka tu grillēji gaļu un tā kāds gāja garām kaut ko teici, un tad tu tā gribi dzirdi, gribi nē. Tas ir uzsvars likts ļoti liels patiesi, patiesi. Es tev saku, mēs runājam, ko zinām un liecinām, ko esam redzējuši. Bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja jūs neticat, kad es jums stāstu par zemes lietām, kā jūs ticēsiet, kad es jums stāstīšu par debes lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nācis cilvēka dēls. Un kā Mūzus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik viens, kas tic, viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Un varbūt tev bija jautājums, Dievs, nu man te visi saka, arī tramvajā un skūterīši rakstīts, ka tu mani mīli, bet kā es varu zināt? Nu reāli, kā es varu zināt, ka tu mani mīli? Man nevajag, ka man mamma pasaka, ka tu mani mīli, vai baznīcā onkulis visu laiku saka, ka tu mani mīli. Kā es varu zināt, ka tu mani mīli? Nu tad Dievs ir iedevis savu vārdu, kurš ir gars un dzīvība. Un viņš tev saka, zini, tev ar manu vārdu pietiks. Ja tev nepietiek ar manu vārdu, nu tad nav kaut kas īsti labi. Bet lai mums pietiek ar viņa vārdu, tāpēc, ka viņa vārds ir gars un dzīvība, tāpēc, ka viņa vārds ir tava maize katrai dienai. Jo viņš saka, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Es tev vēlreiz saku, ja tu gribi būt debesīs, tev ir jānomirst. Ja tu gribi būt debesīs, skaties, debesīs tu vari nonākt tad, ja tu piedzimsti Kristū. Tev ir jāpiedzimst Kristū. Bet ja tu piedzimsti Kristū, tev ir jānomirst šai pasaulē. Tu nevari piedzimt Kristū un turpināt piedzimt pasaulē. Ja tu nevarēsi, zini, kas ir, tu varēsi sevi apmānīt ar tādu domu. Un varbūt vēl kādus dažus cilvēkus tu varēsi piemānīt. Bet, lai nonāktu Kristū, tev ir jānomirst. Un ūdens kristības, un viss šis kopā, ticība vārdam, vispirms tas viss sākās ar grēku nožēlu, jo jaunā derība iesāks ar Jānu Kristītāju, un ir teikts, ka bauslība un pravieši līdz Jānam Kristītājam. Un viss sākas ar grēku nožēlu, kad tu saproti, ka tu Dievu priekšā esi bijis vainīgs. Par to, ka Tēvs piedod, es apzinos, es esmu tur, varbūt ne tā dzīvojis, varbūt tādas lietas darījis, piedod. Nu, es reāli esmu vainīgs, kungs, man tevi vajag, es nevarēšu savādāk. Ja tavā sirdī ir jānotiek šim sirds pārdzīvojumam par to, ka tu esi grēcīgs, ka tev vajag Kristu, ka tu vairs negribi neko vairs dzīvē, un tad tu nāc, tad tu vienkārši lūdz viņam, viņš tev sakārto, un tas ir tas sākums, ka tu nomirsti sev. Tu noliec savu dzīvi Kristum, tāpēc, ka viņš nolika savu dzīvi par tevi. Un ir rakstīts, kā viņš ir nomirs pār mums visiem, tā mums visiem ir jānomirst pār viņiem. Un tad ir šis apmaiņas process. Un, ja nemaldos, vienā no vēstulēm bija rakstīts, ļaujieties šim te procesam apmaiņas. Tu saki, Tēvs, es aizliedu sevi, es mirstu sev saviem plāniem. Es mirstu saviem plāniem un savām iegribām. Kungs, lai Kristus dzīvo caur manīm. Tu vari apdomāt un pateikt, es atdodu savu dzīvi Jēzu tev, nezinādams uz priekšu, kādu cenu man tas maksās. Bet zini, kas ir tam lēmumam ir jābūt. Ja tev nav šī lēmuma, nesteidzies, lai nav nobriesti, lai tev ir jābūt šim lēmumam.
Jēzu Kristu, es atdodu savu dzīvi tev, neskatoties, ko man tas maksās. Kungs, es varbūt kaut ko nesaprotu, da visticamāk es daudz ko nesaprotu, bet vienu šo es zinu, un tas ir manas sirds lēmums. Es to saku, un viss, kungs, es atdodu tev. Jēzu, pieņem to, man bez tevis neko nevajag, es nododu savu dzīvi tev, kā tu nodevi mani, kā tu nodevies par manīm. Un tu mirsti šai pasaulē, tu mirsti tā nešķīstība, visa mirsta ūdenī, pagremdē. Tu tiec līdz ar Kristu, krustā sist, pie krusta tiek pienaglota pat nešķīstība, tava grēks, tavi ģimenes lāsti, tavi paudžu lāsti, visi tavi parādi, visas šīs lietas. Un līdz ar Kristu, un skaties, tev ir jātic, ka viņš ir augšām cēlējies. Un tāpēc, ka tu tici, ka viņš ir augšām cēlēs, tu līdz ar viņu cēlēs jaunai dzīvei. Un tu atzimsti Kristu jaunai dzīvei, lai būtu Dieva gaisma. Nevis sava gaisma, nevis lepnuma gaisma, bet Kristus gaisma. Un kad cilvēki no malas redz, būs dažādi. Būs kādi, kas teiks, kuriem tava klātbūtne būs nērta pēkšņi. Tu viņiem būsi nērts. Tu pārāk liela gaisma man esi. Kāpēc? Davai mēs te kaut kā varam samanidžēt kaut kā. Tu mums paliec nērts mazlietiņ, ja? Un cilvēki atkal no malas redzēs Dieva darbus, viņi redzēs, ka tu esi mainījies, viņi redzēs, ka tevi ir izmaiņas, un viņi gribēs arī šīs izmaiņas, un tad viņi ticēs, ka Jēzus ir Tēva sūtīts. Pēdējā raksturvieta, kas ir turpinājums, ar ko es gribu pielikt punktu tieši no tā momenta, ko es gribēju nolasīt, jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Un šis attiecās, es šoreiz gribu fokusu pārvirzīt, zini, mūzikā ir tādi ekvalaizeri, un es šobrīd ekvalaizeru gribu pavīt uz augšu un pateikt, ka šis attiecās arī vairāk uz mums kā Dieva bērniem. Skaties, Dievs Jēzu Kristu nav sūtījis pasaulē, lai viņš tiesātu pasaulē, lai mēs skatītos, kā tur citi tur dzīvo alkoholismā un tur teiktu, bāc, nu kā viņš tā var? Saņemies, tu ko? Es tev te tūlīt pamācīšu, kā vajag dzīvot. Vai atkal kāds atkal domā, kā viņš tā var krāpt sievu? Nu tas gan ir nešķīstenis baigais, ja? Vai tur kā tur tas? Bet skaties, Kristus ir sūtīts nevis, lai tiesātu pasauli, bet lai atnestu glābšanu, arī caur savu vārdu. Ja Kristus ir tevī, tad viņš grib, lai nevis tu turpini tiesāt pasauli, tiesāt grib pasauli farizējs un miesa, bet lai glābšana notiek pie tiem cilvēkiem caur tevi. Viņi dara nepareizi, jā, bet lai glābšana, Dievs negrib, lai viņi aiziet uz ēlu un lai tu vēl iedzem pēdējo naglu tanī. Pareizības naglu, farizēja naglu. Bet viņš grib, lai viņi būtu izglābti caur tevīm, caur tevi, lai viņi būtu izglābti, nevis tā būtu pēdējā kapa nagla. Izglābti, nevis pazudināti. Izglābti, nevis nosodīti. Mēs tādi paši bijām. Kādi mēs bijām, ir rakstīts, kādi bija jūsu toreizējās dzīves augļi. Kauns par tiem runāt tagad. Paši bijām tādi, ne ar ko neesam savādāk. Un jebkurš lielākais pasaules grēcinieks ir, tik līdz viņš pieņem Kristu, viņš ir līdzvērtīgs ar tevīm, tāpēc, ka viņš nonāk Kristū. Tas nav mans svētums, tas nav Artūras svētums, tas nav jūsu svētums, tas ir Kristus svētums, kurā mēs nonākam. Neviens te lai nelielās, ne ar ko viņš ir dabūjis, tas ir Kristus svētums. Un labā ziņa ir, ja tu esi Kristū, es tev apsveicu, tu esi Dieva bērns, tev ir pieder mūžīgā dzīvība, tev ir daļa ar dievišķo dabu, tev ir daļa pie Dieva godības, tu vari būt saziņā visu laiku ar svēto garu, tu vari visu laiku būt saiknē ar Kristu, ar Kristus garu. Un, par to es pateicu, un es arī redzēju, uz Līgas krekliņa ir rakstīts par mācekļiem, dariet par mācekļiem. Un zini, un tā ir viena lieta, kad mēs šeit sanākam, un es ticu, ka mēs šeit piebūvē, šī ir mūsu vienkārši piebūve ir lokācija, kurā mēs vienojamies sanākt, nekas vairāk, ja? Bet es ticu, ka mēs virzamies uz to, kad mēs visi kļūstam un mācekļi un mācekļojam. Jo sanākšana mērķis nav, ka te ir kaut kādi 2-3, kuri atnāk ar tepiķīšiem, apsēžās, padzerās ūdentiņu, ja? Es parasti padzeros ūdentiņu, ja? Vai kāds cits. Un ar to es gribu virt uzmanību, ka nav atsevišķi cilvēki, un tad visi nāk un klausās. Mācekļošana. Tāpēc, ka Kristus tevi nolicis vienā miesas daļā, kurā mēs neesam. Bet tu esi
tu esi domāta tajā Kristus daļā. Mēs tur neesam domāti, bet mums vajag to daļu visiem. Saproti? Tas nav tā. Artūru nolicis vienā daļā, Līgu vienā, Markusu vienā, tevi vēl vienā. Es nevaru būt tā miesas daļa, kas esi tu, un tāpēc tu esi tikpat svarīgs kā mēs visi. Un ja kādam liekas, ka kāds vizuāli ar efektiem bagātāks ir svarīgāks, tad tieši tas, kura efekti neredzās, ir varbūt pat vissvarīgākais, jo, zini, viņš dara varbūt neredzamo darbu. Neredzamais darbs Dieva valstībā ir daudz svarīgāks, tāpēc, ka tur gods nav vajadzīgs, ja? Tur nepienes godu, un tas viņš varbūt ir visnepamanāmākais cilvēks visā draudzē, bet viņš iznes cauri varbūt daudzas smagas lietas. Viņš varbūt pats to nezina, bet tāda ir Dieva griba, ka viņš iznes cauri. Un es nododu, lai Artūrs turpina, tas vienkārši par evaņģēliju, un atstājam uz beigām, bet vakar Dievs parādīja vienu lietu, kā kāju vai locītavu, un ka kādam varbūt ir ar locītavu jālūdz par locītavas dziedināšanu. Varbūt kādam no šajieniešiem, varbūt kādam, kas Zoomā sēž, es nezinu. Tā kā, ja kādam būs ar locītavu kaut kādas problēmas, mēs pēc tam aizlūdzam, pēc tam. Amen. Amen. Turpinot tajā pašā garā un tajā virzienā, kamēr brālis runāja, nāca arī papildinājums. Tu esi svēts, bet ir arī sacīts maini savus ceļus. Respektīvi, vārds pasaka tiešā veidā, kad Kristus gars, ka svētais gars tevi iemājo, tu esi svēts. Tu vairs neesi pakļauts šīs pasaules grēkam, tu vairs neesi tā kalps, tu esi brīvs, bet tā ir patiesība un amen. Bet ir plusiņš vēl, kad ir arī citas raksturvietas, kuras nav pretrunā viena ar otru, bet viņas arī pasaka patiesību, un tas jālasa kopā, kā piemēram, ka tev jāmaina sava domāšana, novērsies no grēka, lai notiek tā svētapšanas process, ka tas, ka tevi iemājo svētais gars, tas ir zīmoks, amen, tu esi svēts. Tagad arī visas pārējās lietas pielīdzina tam svētumam un brīvībai, lai nav liekuļošanas, kad es esmu svēts, Kuspībā, esmu svēts, ej nokrāpju. Esmu svēts, vēl kaut ko izdaru. Lai nav šitās, ka tu esi svēts un tā ir patiesība, ko nevar mazināt, jo tas ir vārdā pateikts. Bet arī otra daļa aizliet savu miesu un tiecies pēc uzvaras balvas, tiecies pēc Dieva rakstura, tiecies būt vienādības zīmītē Kristu, lai tevi redz Jēzu Kristu, kad tev spļauj sejā kāds, tu neej aizstāvēties, bet tu viņam pasaki mīlestību un atbalstu. Un nevis tas, kas spļauj vēl, bet tas, ka tu pareizā veidā ar Kristus gudrību, ar to, ka tu viņu uz glābšanu vedi. Lai tas nav atkal liekuļoti, kad jādavai vēl un vēl. Ne par to, tas ir veselīgi un saskaņā ar vārdu jāuztver un arī jārīkojās. Amen, amen. Vēl pierakstīju, ja tu domā, ka kaut ko vari panākt pats, tu melo sev. It īpaši tas ir aktuāli, manuprāt, cilvēkiem, kuri ir izdzīvojuši dzīvē, kad viņi ir panākumus guvuši, respektīvi, ka tu neko neesi panācis dzīvē, tad vismaz tu tā domā, tad tev ir vieglāk pieņemt šo patiesību un tā, amen, kungs, es neko pats nevaru, kur es centos, man nekas nesanāk, svētais gars nāk tavā dzīvē un tu dzīvojot ar Dievu, skaties, sāk lietas sakārtoties un tu dod godu Dievam, tā arī jābūt. Bet arī, ja tu pieņemsim, esi redzējis savā dzīvē kaut kādus panākumus, ja, ka tu esi tur kaut ko sasniedzis pasaulīgā izpratnē, arī tad zemojies Dievu priekšā un saprot, ka katra šķīsta un pilnīga dāvana pirmkārt nāk no Dieva, otrkārt tu bez viņa neko nevari. Respektīvi, ja viņa nāk no Dieva, tu nevari paaugstināt sevi, tu nevari iet uz priekšu un teikt, redz, kā es kaut ko esmu tomēr sasniedzis. Nē, es, kad nācu pie Dieva sākumā, es domāju, jā, kungs, tā kā tu svēti, bet rekur, pasties, es arī kaut kādas lietas pats esmu izdarījis. Tie ir meli, tie ir vēlna meli, tā ir augstprātība. Lai tas ir tālu no mums, Jēzus Kristus vārdā, jo tāpēc, ka tas novērš, tas mazina Jēzus Kristus upuri, tas paaugstina miesu, nevis tas, ka tu viņu mazāk vēl spiedz zemē, bet tu otrādāk viņu izplašās tieši otrādāk uz otru pusi, kad, rekur, es taču kaut ko varu, es kaut ko labu arī nesu, neko miesa nevar nest labu. Tā ir tikai augstprātība, iedomība un pārējās lietas. Ka Jēzus Kristus, ka viņš ir tas, kas mūs atpestīs, svētais gars, kas mūsos gudrības avots, kas arī dod gudrību un izpratni un veiksmi, jāiet pasaulē, to tā var sauc, ka tu esi veiksmīgs. Tevi labi klājas, tāpēc, ka Kristus ir tevi, tāpēc, ka Dievs tevi ir svētījis un vērt tevi. Jā, un vēl viena pierakstīts vēl bija, ka tu
tu atdod dzīvi Jēzum, bet tikai pēc tam Dievs sāk atklāt lietas, jo bez gara tu nemaz nevari saprast lietas, kas ir garīgas bez gara. Nē, kad brālis runāja par svētais gars caur brāli, runāja, ka jā, ka tu tā kā kaut ko tu it kā tur ieraudzīji, saprati, un tu atdevi Dievam savu dzīvi. Kungs, labi, es redzu, tur kaut kas ir, vai katrs lieto dažāds vārds, kā māk, sākumā īpaši, un tad, labi, Dievs, paņem manu dzīvi, izdari kaut ko labu ar to, kungs, vadi mani, dzīvo caur mani. Es šito esmu periodiski teicis, tā kā bija tā, ka pirmā reize, kad es nācu pie kunga, tas bija tas mans lēmums, labi, Dievs, sadod tev savu dzīvi. Es nezinu, ko tas nozīmē, bet sadod savu dzīvi tev. Un tad ar laiku tad es sāku kaut ko vairāk satvert ar vārdu atkal, kungs, es patiešām atdodu tagad tā kā jau ar apziņu, ko es daru. Un tad pēc kāda laika atkal, kungs, es atdodu tev dzīvi, jo es atkal vairāk un vairāk ieraugu, cik tu esi labs un varens un kā tu darbojies. Un tie nav vienkārši reliģiski izteicieni vai wishful thinking, ka tu ceri, ka būs kaut kas labs, bet tu patiešām redzi vārdu, tu redzi, ka tas ir tā kā likums, un ja tu dzīvo, tā kā likums nevis, kas tevi saista, bet likums, uz kura pamata tu liec savu dzīvi, un tad viss labi iet. Un tad tu tāds patiešām, Dievs, tu esi tā kā godības ķēniņš, tev ir taisnība, un es atdodu tev dzīvi un atkal, un tā kā vairāk un vairāk. Bet, jā, par to, ka pati tā doma, ka tas ir fundamentāli pretēji, kas ir pasaulē. Pasaulē ir tā, ka ir kaut kāda situācija, tu viņu analizē, tu izsver, vai tu vari to izdarīt, un tad tu to dari, tu uzskati, ka tu to vari pavilkt. Bet ar Dievu ir tā, ka kaut kas notiek, labi, Dievs, es ticu tev. Un tad sākās reālais piedzīvojums. Tas, ko pirms tu pieņēmi Jēzu, pirms tu pateici viņam, jā, tu neko nezini, tu varbūt labākajā gadījumā tu ieraudzīji kaut kādu Dieva žēlastību savā dzīvē, un viss, bet pēc tam viņš tev sāk mazgāt, pēc tam viņš tevi sāk likt vārdu, un ja tu vairāk atver savu sirdi, tu vairāk esi tā kā nodevies viņam, pieņemsim, tu pamosties no rīta, tu nevis ej tur skatīties ziņas, vai tu skatīties, ko tev draugs sarakstīja, vai tu skaties darba lietas, jo tas viss ir ļoti mānīgs, vai tu ej vannā, vai vēl kaut ko, bet tu vārds, uzreiz vārds, lai tas ir pirmais ēdiens, ko tu ēd garīgā ziņā, ka tas ir vārds, nevis pasaules atkritumi, bet dzīvais vārds, jo tad uzreiz viss tava diena būs sakārtot, jo tavas domas būs uz Jēzu Kristu, tu būsi no miera pozīcijas, un tu tajā sakņojies un mācies tā dzīvot. Tas ir man, un es ticu, tas ir visiem. Es zinu, kā tā nav metode, bet es ticu, ka tas ir visiem. Tev ir jāsāk no rīta ar vārdu, un tajā arī jāpaliek visu dienu, tāpēc, ka pēc savas pieredzes es varu teikt, ka tā es pamostos, 3 dienas lasīju vārdu, viss ļoti labi, nāk miers, viss kārtībā, viss labi klājas. 4. dienā skatos, tur jau ziņu no darba, labi, no sākuma pastrādāšu, pēc tam palasīšu. Es tā nepalasu, vai arī palasu, bet nemierā, un nav tas. Tāpēc aicinu, jā, nodot pirmkārt Dievam, jo Dievs priekš mums izdarījis visu, viņš atdevis visu sevi ar visu, kas viņam ir, un dāvinājis ar to tādas lietas, kuras mēs vēl projām neaptveram. Pat tie, kas ir Kristu ilgi, vienalga, mēs aptveram tikai mazu daļu, jo mūsu atziņa ir nepilnīga, var saka. Bet, jā, respektīvi, visi šīs garā stāsta galvenā doma, ka pirmkārt ej pie Dieva pirmajā vietā, tad tev arī vispārējais sakārtosies. Var likties, tu ej pie Dieva, lasīt vārdu, un tās domā, man taču tas un šīs, bet aizliedz tās domas, Jēzus vārdā viņas aizliedz, nogriez, vērs prom savu skatienu no viņiem un skaties uz Jēzu, tā kā meklē vārdu, meklē viņa klātbūtni, meklē viņa patiesību, un tad pārējais pakļausies tam vārdam, jo viņš pakļaujās, gari pakļaujās ne tam, ko tu saki vai ko tu domā, bet ko Jēzum Kristum, viņa vārdam, vienkārši viņš ir autoritāte. Amen. Nu, un, jā. Es nākot pie Dieva neniek, tu nezinu, bet Dievs sāk likt tev iekšā lietas, kuras ir vārdā, un tas ir tas. Amen. Slavu Dievam, kad es pieņēmu viņu. Slavu Dievam, kad es atvēru savu sirdi viņam un visu laiku pieņemu lēmumu atvērt vairāk un vairāk. Amen. Tas bija tas, ko brālis dalījās, un tad bija vēl Jākaba vēstule. Jākaba vēstule, 2. nodaļa. Es domāju, es izlasīšu visu, lai Dieva vārds mums tīra. Mani brāļi, ticību uz godības kungu Jēzu Kristu nesaistiet ar cilvēka ārieni. Ja jūs sinagogā ienāk vīrs, graznās drānās ar zelta gradzeniem pirkstos, un ienāk arī nabaks noplīsušās drēbēs, un jūs, uzlūkodami to, kas graznās drānās, tam sakāt, apsēdies ērti še, bet nabagam tu nostājies tur vai sēdies pie mana kājasola.
vai tad jūs nesākat viens otru šķirot, kļūdami par tiesnešiem ar aplamiem spriedumiem? Pirmkārt, amen, pirmā nodaļiņa, pirmais pāns par to, ka mani brāļi ticību uz godības kungu, ja es Kristu nesaistiet ar cilvēka ārienu. Vienalga, es te sēžu, Aleks te sēž, kāds brālis vai māsa sēž, Dievs caur ēzeli runāja. Piemēram, ja tu redzi brāli māsu, tu zini, ka viņam tur ir atziņas, viņam ir kalpošana un brīnumi notiek caur viņu ikdienā, bet tu tāds zaļš pipars tikko atnāci. Bet tev ir vārds, un tu zini, ka tas ir Dieva vārds. Nevis vienkārši tavs viedoklis un sajūtas, bet tavu Dieva vārds vai patiesība. Tad tas, tā kā, lai mēs neskatām, lai mūsu sirds ir vienmēr atvērta Dieva garam, Dieva patiesībai. Vienalga, ar ko tas nāk, caur sievieti, caur vīrieti, caur bērnu, caur dzīvnieku. Tā kā, tas izklausās smieklīgi caur dzīvnieku, bet vārds saka, kad ir runās. Tā ir patiesība. Viss, kas rakstīts šajā grāmatā, ir patiesība. Nekas nav atmetams. Nekas arī nav tulkojums patvaļīgi. Un otrs bija tas, ka vai tad jūs nesākat viens otru šķirot, kļūdami par tiesnešiem ar aplamiem spriedumiem. Ja mēs viens otru sākam šķirot un tiesāt, un pateikt kaut kādas lietas par tiem cilvēkiem, kas nesaskan ar vārdu, pat ja tā ir patiesība, ko mēs redzam, bet tas nav mīlestībā, par ko mēs kļūstam. Ieklausieties, mani mīļotie brāļi, vai tad Dievs nav izredzējis tos, kas pasaulē nabagi, būt bagātiem ticībā un par tās valstības mantiniekiem, ko viņš apsolīs tiem, kas viņu mīl? To, kas ir nekas, viņš padara par kaut ko, savukārt tas, kas ir kaut kas, viņš padara par neko. Visbiežāk. Bet jūs turpretīm liekat nabago negodā, vai tad tie nav bagātie, kas jums uzkundzējas un velk jūs uz tiesām, vai tieši viņi nav tie, kas zaimo kunga labo vārdu, kāpēc sauc arī jūs. Ja jūs piepildāt ķenišķīgo bauslību pēc rakstiem, mīli savu tuvāko kā sevi pašu, jūs darāt labi, bet ja jūs spriežat par cilvēku pēc ārienes, tad jūs grēkojat un bauslība jūs atmasko kā pārkāpējus. Šajā ziņā vēl bija tāds moments, pieņemsim, ka tu lasi vārdu un tu jūti pārmetumu, tu jūti, ka tas tevi tā kā nosoda, ja? Tas ir vārds, viņš ir patiess, un tu jūti, ka tas tevi nosoda, tas ir, kā es to esmu atvērs, tas ir tā kā katalizators, kad tu ej pie Dieva un prasi Dievam, lai viņš iztiesā tavu sirdi, lai viņš parāda, vai tevi ir, vai tu esi grēkojis šajā ziņā arī. Tā kā, ka tas ir, visbiežāk tas ir kaut kas, kas parāda to, ka kaut kas nav kārtībā. Ka tu zini, ka gars tevi mudina tevi, ka tu esi kaut ko darījis nekrietni, kā nesaskanīgi ar vārdu, ka tu esi tādā pašā veidā, teiksim, tā grēkojis. Bet atkal, pie Dieva prasīt Dievam, jo viņš atbild, viņš reāli atbild, tāpat kā es varētu pieiet, kādu no jums kaut ko pajautāt, tāpat arī viņš atbild. Un jābūt lēnprātīgiem un pacietīgiem un uzmanīgi klausīties Dieva atbildes. Un nevis tā, kad es paprasīju Dievam, nav, labi, es aizmirstu par to, ko es viņu prasīju un dzīvoju savu dzīvi, bet tu paprasīji un tu arī sagaidi to atbildi no viņa, viņš vienmēr atbild. Un arī Dievs arī māca tam nošķirt, kas ir vēlna apsūdzība un kas ir Dieva pārmācība. Jo Dievs nekad tev neapsūdz, ka tu esi niecība, kā tu to varēji izdarīt. Viņš tā nerunā ar cilvēkiem. Viņš ceļ, viņš var uzrādīt uz kaut ko, ko tu dari nepareizi, arī stingrā tēvišķā pamācībā, bet tas būs uz celšanu, uz mīlestību, uz atgriešanos, tas vienmēr tevi tuvinās viņam. Ja tas, ko tu tā kā jūti, dzirdi savā sirdī par to, ka tas ir tā kā smagums un nospiestība, un tas tevi netuvina Dievam, bet tieši otrādāk, ka tu esi atkritis no Dieva, ka tu esi necienīgs, taču pat iet viņa klātbūtnē un lūgt kaut ko no viņa, tad tas ir vēlns. Tas ir tāds, jā, amen. Ik viens, kas visu bauslību pilda un tomēr vienā bauslī to pārkāpj, ir visu baušļu pārkāpējs. Tāpēc arī mums nav jāsalīdzinās ar brāļiem, māsām un visiem citiem. Ja tu skaties uz kādu un tu redzi, ka viņam ir tāda perfekta dzīve, un tagad tu skaties uz sevi un tu tāds, tā kā dari vēl projām lietas, kuras nav jādara, kurš tu jau zini, ka nav jādara. Tas ir vēlns, vienkārši tev absolūts. Tāpēc labāk pat vispār nesākt salīdzināties. Tas ir viens. Un arī par to, ja pieņemsim, tu esi pildījis visas lietas, vai tu redzi kādu brāli vai māsu, kas ir pildījis visas lietas, bet vienā lietā viņš tomēr konstanti grēko. Pēc bauslības, pēc likuma, viņš ir visu likumu pārkāpējis. Bet mēs kalpojam ne likumam, mēs kalpojam svētajam garam. Svētais gars ir mūsos. Likums ir mums kā audzinātāji. Tas ir kaut kāds kā mēraukla, pēc kuras mēs vadījāmies, un svētais gars nav pretrunā ar likumu. Bet svētais gars mūs mazgā. Ja, pieņemsim, bija likums, un tu lasīji likumu, tu viņam neatbilsti, tu neatbilsti visu, tu esi likuma pārkāpējs, tu ej tiesā, tevi soda un viss.
Svētais gars atkal ir kā skolotājs, kas tevi konstanti pamāca. Viņš tev tulko to likumu, viņš tev viņu paskaidro, viņš tevi iemāca viņu ievērot. Bet tur ir līdzdalība mūsu arī. Tas, kas saka, nepārkāp laulību, saka arī nenogalini. Bet ja tu nepārkāp laulību un tomēr nogalini, tu kļūsti par bauslības pārkāpēju. Runājiet un rīkojieties tā, it kā jūs būtu tiesājumi pēc brīvības likuma. Jo tam, kas nav parādījis žēlsirdību, tiesa ir bez apžēlošanas. Bet žēlsirdība daudzkārt pārspēj tiesu. Atkal, mīlestība un žēlsirdība, kāds pret tevi netaisnīgi izturas, parāda viņa mīlestību. Tas viņu atgriezīs pie Dieva. Ko tas līdz mani brāļi, ja kāds teica, ka viņam esot ticība, bet viņam nav darbu, vai tad ticība var viņu izglābt? Ja brālis vai māsa ir kaili un bez dienišķās maizes, un kāds no jums viņam saka, mies ar jums, lai jums silti un lai esat pāēduši, bet nedodat viņiem neko no tā, kas miesai vajadzīgs, ko tas līdz? Tāpat arī ticība. Ja tai nav darba, tā pati par sevi ir mirusi. Bet kāds sacīs, tev ir ticība, bet man ir darbi. Parādi man savu ticību bez darbiem, savukārt es parādīšu tev savu ticību ar saviem darbiem. Tu tici, ka ir viens Dievs, to tu labi dari, arī dēmoni tic un drēb. Respektīvi, ka ticība pati par sevi nav nekāda mērauku par tavu attiecībām ar Dievu, ka garīgi augļi, tas, kā mēs varam redzēt, vai ir vai nav tev attiecības ar Dievu, jo ar augļiem tu redzi garā darbību savā dzīvē. Savukārt, ka tu vienkārši saka, es ticu Dievam, to saka arī pagāni, to saka arī pasaulīgi cilvēki, es ticu uz Dievu, jā, viņi neatzīst Jēzu, bet viņi tic uz Dievu, un Dievs ir enerģija, vēl kaut kas, te ir melu un maldu. Tad tu tici, ka ir viens Dievs, to tu labi dari, arī dēmoni tic un drēb tukšais cilvēki, vai grib zināt, ka ticība bez darbiem ir nedzīva? Vai tad Ābrahams mūsu tēvs netika attaisnots tieši darbu dēļ, kad uzlika savu dēlu Īzaku uz altāra? Tu redzi, ka ticība viņa darbiem līdzdarbojās, un ar darbiem ticība tāpa pilnīga. Tā piepildās raksti, kas saka, Ābrahams ticēja Dievu, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību, un tā viņš tika nosaukts par Dieva draugu. Jūs redzat, ka cilvēks tiek attaisnots ar darbiem un ne no ticības vien, vai arī Malka Rāhaba tāpat netika attaisnot ar darbiem, kad uzņēma sūtņus un parādīja tiem bēgšanai citu ceļu. Jo kā miesa bez gara ir mirusi, tā arī ticība ir mirusi bez darbiem. Un par Ābrahamu, arī par Rahabu, bet par Ābrahamu vairāk, kā atsaucās, kad Ābrahams ticēja Dievu, un viņš ticēja, ka viņš ir ar viņu, jo viņam jau bija, teiksim tā, jau vesels saraksts ar lietām, ko Dievs ir darījis viņa dzīvē. Kā viņš viņu svētīja, kā viņš viņu cēla, viņa namu, bet tajā pašā laikā tad viņš gāja uz kalnu, viņam bija uzdevums upurēt savu dēlu. Un viņš ticēja Dievam, ka Dievs ir labs, un es nezinu, kas viņam galvā bija, vārdā nav tas pateikts, man tas garā nav atklāts, bet viņš ticēja uz to, ka Dievs ir labs, un viņš pilnībā paļāvās uz Dievu, uz viņa žēlistību, uz viņa mīlestību, uz viņa labo prātu. Un viņš arī bija gatavs to darīt. Un tas, ka viņš rīcībā bija, teiksim tā, pierādījis, pats sev, jo Dievs jau zina, tu to dari priekš sevis, ka viņš tev dod kaut kādas situācijas dzīvē, un tu pats sev pierādi, kas tavā sirdī ir, tas ir, kā tu pārbaudi, vai tu esi ticībā, vai tu esi liekulībā uz vārdu. Es domā, ka tu tici, bet, kad pienāk izaicinājums, tu tāds, nē, es izdarīšu pa savam. Bet, ja tu tajā pārbaudījumā nostāvi tajā, kad jā, es ticu uz Dievu, un es arī rīkojos atbilstoši rīcību ticībā, un tad Dievs pagodinās tavā dzīvē, un tev ir liecība, ko celt arī citus cilvēkus, kas tevi ceļ un citus ceļ. Un vēl atgriež kaut kādus citus cilvēkus, kas ir iesaistīti tajā procesā. Jo Dievs ir labs un visa žēlstība nāk no viņa. Amen.